Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Un tad paskatīsimies ātri, kas tad notiek pauzes laikā, jo skaidrs, ka lielos uzbrukumus mēs pagaidām neredzam. Ukraiņi mēģina turpināt savu pretuzbrukumu Dņipro un Zaporižie reģionos. Krievija darbojās tajos pašos virzienos, kur iepriekš. Bet sākam ar Starlinku. Un interesanti, tie ir dati par Starlinka izmantošanu Ukrainas teritorijā. Šis ir līdz aptuveni tam laikam, kad Krievijai tika atslēgts Starlinks. Un tad mēs redzam, ka diezgan liela daļa no Starlinka izmantotāja operatoriem, tiem stacijām, bija tieši Krievijas armijas. Jo šeit mēs redzam, ka šis līmenis ir palicis stabils. Un tā ir Ukrainas armija, kas nozīmē, ka iespējams, ka Starlinka izmantošana Krievijas armijā bija pat lielāka nekā sākotnēji tika domāts. Tā kā ietekme uz Krievijas armiju, protams, ka tas ir atstājis. Jautājums ir tāds, cik ātri Krievijas armijai izdosies kompensēt šo trūkumu. Viens jaunums interesants ir Leonardo kompānija, kura pateica, ka viņi izstrādājusi Michelangelo pretgaisa aizsardzības sistēmu, kura tad varēs izveidot tādu kupolu, kurš tad būs spējīgs atrast, identificēt, dot mērķu norādīšanu un iznīcināt jebkurus mūsdienu mērķus, lidmašīnas, raķetes, dronus. Pret droniem viņiem tiek izveidota speciālā sistēma, un tad viņi saka, ka tādu sistēmu tagad izmēģinās tuvākajā laikā Ukrainā. Būtu ļoti interesanti paskatīties, kādi tad šim izgudrojumam būs rezultāti. Laika apstākļi, tā izskatījās nedēļas prognoze nedēļu atpakaļ, tagad līs mazāk dienas, bet vairāk, tā kā principā būs slapjāk, un tad temperatūra arī ir aizgājusi mazliet uz leju. Kas nozīmē, ka arī nekādas aktīvās kara darbības tas neveicinās. Un to pašu mēs varētu pateikt arī 2 nedēļu griezumā. Arī pirmdien mums būs tāds pietiekoši pamatīgs, tepat pasaka, ka sniegs. Un tad arī tādi nelieli lieti mums te pidžinās visu 2 nedēļu garumā. Izmaiņa kaujas situācijā un kas, ko ir ieņēmis, ir izmaiņas, bet palielam lielākās lietas paliek nemaināmas. Ukraiņiem galvenais uzbrukums ir vēl joprojām šeit, un te viņiem vēl joprojām notika kaujas par to pašu. Birjozova, Stepava, par Novogrigorivku 2 reizes mainīja rokas šī vieta. Ukraiņi ieņēma Ničajevku, tagad Ničajevka ir viņu rokās. Un vēl viena interesanta lieta, ja par Visiljanku un Rične mums bija pelēkā zonā, tad attiecīgi tagad Rične ir skaidrs, ka ir Ukraiņu rokās un turpinās uzbrukums Primorske. Un tur ir pat ziņā, ka iespējams Ukraiņiem izdevās aiziet līdz pat Stepnahorskai. Kas te šeit tad attiecīgi ir pozitīvi. Vēl Ukraiņi veica pretuzbrukumus pie Drobiša un Sosnove ar lokāliem panākumiem un, protams, ka cīnījās Kupianskā. Krievijas armija fokusējas mums šeit, Slavianskas virziens, viņiem izdevās ieņemt Halubivku, Miņķivku, un viņi turpināja savu spiedienu uz Riežņikivku un Krivalūku. Tāpat viņi ir aktivizējušies Limānā un tad mēģina dabūt šīs te visas apdzīvotās vietas savās rokās. Jā, tāpat turpinās arī kaujas Kučerivkā un Kupianskā, tur gan intensitāte ir kritusies, to pašu varētu pateikt arī par Kastančinovku. Dabropilje virziens šeit, vienīgā vieta, kura tiek minēta, ir Bilitskie, kur notika kaujas, un tālāk šajā te frontē izmaiņu šobrīd nav, tādas jaunas vietas kaut kādas ieņemtas nav, bet mēs redzam, ka Krievijas armija šeit vēl joprojām ir aktīva un šeit vēl joprojām mēģina uzbrukt uz priekšu. Un tad galvenā vieta, uz kurieni viņi raujās šobrīd, ir Huļai-Piļskie. Apšaudēs Ukraiņi pārspļauj Krievus. 14. martā 176 droni virziens pamatā uz Krasnodaru. 15. martā 3 piegājienos 450 droni, galvenais virziens Maskava. Pagaidām par rezultātiem neko pateikt nevaru.
Krievijas armijas uzbrukumi ir mazāki dronos, lielāki raķetēs. Iskanderu M notriekšana paliek problēma. Principā viss nekā īpaši nemainās. Te mēs redzam pēdējo laiku līkni ar droniem. Principā viss paliek vienā virzienā. Raķetes gan mums lēkā augšā lejā, šobrīd bija augšā 71 raķete no 29, kas ir patiesībā diezgan augsts skaits, bet pozitīvi ir tas, ka notriekšanas procents šonedēļ ir 82 droniem, 81 raķetēm. Nu, nezinu, ar ko tas ir saistīts. Ja droni mums principā tādā līmenī arī paliek, nu, varbūt raķešu notriekšana ir saistīta ar to, ka Ukraiņiem tagad jāpārdod pretgaisa aizsardzības sistēmas Arābu valstīm. Uzbrukuma mērķi pagaidām var identificēt, tika uzbrukts dzelzceļa stacijām pie Kijevas uz dienvidiem no Sumy, Ingulets, blakus Krapivnickam un Zaparižie. Iespējams, ka Krievijas armija maina tagad savu fokusu. Nu, ziema beidzās, sist pa siltumelektrostacijām vairāk nav jēgas. Tagad viņi varētu sākt uzbrukt, tieši Ukrainas spēja pārsviest spēkus no vienas frontes puses uz otru. Jā, kas vēl mums ir notika? Ukraiņiem divi veiksmīgi uzbrukumi diviem kuģiem Kerča šaurumā. Šitien te starp Azovas jūru un Melno jūru. Vēl Ukraiņi ir aktivizējušies pie Kingburnas pussalas. Mēs redzam gan kuģīšus, mazās laivas, gan dronus. Nu šeit te jau vairākas dienas tāda aktivizācija notiek. Šeit ir man viens komentārs, vai varētu šoreiz iztikt bez Krinki 2. Jo, ja te notiks kaut kāda Ukraiņu desantēšanās operācija un izsēšanās uz Kingburnas pussalu, informatīva uzvara tā būs neapšaubāmi. Bet tālāk, lai uzturētu savus spēkus šeit un viņi būtu spējīgi cīnīties pret Krieviem, tas prasīs no Ukraiņiem vairāk resursus nekā Krieviem, lai viņus no turienes izspiest. Kas nozīmē, ka ir trīsreiz jāpadomā, vai tas ir tas, ko Ukrainas armija tagad vajag, veltīt kaut kādam treššķirīgam virzienam vairāk resursus nekā tam velta Krievijas armija. Zaparižie virziens. Šeit mums ir aktivizējušies Ukraiņi Zaparižie flangā, rietumu flangā vai labajā flangā uzbruka Primorskie, un tad viņi ir parādījušies iekšā Stepnogirskā. Ir bilde ar Ukraiņiem, kas pārvietojas šajā te pilsētā, kas nozīmē, ka šeit tāda lielāka aktivitāte ir sākusies. Pagaidām nav informācijas par reāli teritorijas ieņemšanu. Tāpat arī te ir uzbrukums vilcienam pie Tokmaka. Tas ir, ziniet, tāds apgādes punkts tur tālāk uz dienvidiem. Nu, arī Ukraiņi tad uzbruk Krievijas armijas spējām pārsviest savas vienības tuvāk frontes līnijai. Interesanti ir uzbrukumi, Krievu dronu uzbrukumi šeit, kuriem mums saka par vienu svarīgu lietu, jo mēs pirmkārt, kāpēc? Tāpēc, ka mēs šeit redzam Lancet dronus, un tad agrāk, kad darbojās Starlinks, mēs šeit tādiem te uzbrukumiem redzējām FPV dronus izmantošanu. Tagad, kad Starlinka nav, Krievijas armija ir pārgājusi par Lancetiem. Tas ir dārgāk un nērtāk. Bet tas apstiprina, ka šeit Starlinka Krievijas armijas 100% nav, un viņi bija spiesti pāriet uz citu ieroču sistēmu, kura ir mazākā skaitā, kas nozīmē, viņi nevar dot tādu pašu efektu uzbrukot Ukraiņu vienībām dziļumā, bet viņi mēģina meklēt un pielāgoties. Pagājušās brīvdienās tad Krieviem izdevās atgūt kontroli par Novogrigorivku. Viņi tad stāsta, ka uzbruka arī Dzviankā un Verhņē Tersā. Un tad mēs redzam viņu uzbrukuma attīstību Guļaipilski virzienā. Ukraiņi tad mēģināja uzbrukt no Vozdviženkas uz Prilūki. Jā, tad izmaiņas šeit, kā es teicu, tātad Ukraiņi uzsāka uzbrukumu uz Primorskie. Mēs redzam, uzbrukumi ir šeit un šeit. Un tad, kā es teicu, Stepnogirskā ir Ukraiņu vienība, parāda, ka karavīri tur ir iekšā. Mēs arī redzam, var geolocēt pēc šīs ēkas. Pagaidām nevaru pateikt, kas te ir noticis, bet skaidrs, ka šeit tāds nopietnāks Ukraiņu uzbrukums nekā jebko, ko mēs redzējām iepriekš. Zaporožie virziens, kur uzbruk Ukraiņi, šoreiz, diemžēl, mēs redzam vairāk aktivitātes no Krievijas puses. Viņiem izdevās atgūt gan Novogrigorivku, gan šo te daļu no aizsardzības līnijas, kā arī šī te pelēkā zona pie Priviļjas tagad tiek
pierakstīta pie Krieviem. Šeit tagad parādījās mums pelēkā zona. Krievijas armija rāda to patiesībā vēl lielāku, jo viņi apgalvo, ka Ridzvjanka ir Krievijas armijas rokās. Nekāda apstiprinājuma mums tam nav, tāpēc atstājam šeit pelēko zonu. Guļaipilski virziens šeit Krievijas armija uzsāka uzbrukumu ārā, pārgāja pāri dzelzceļam un virzās uz priekšu. Un nākošajā dienā viņi ieņēma visu šo te pirmās aizsardzības līnijas pozīcijas līdz pat šejienei. Un tas, kas ir slikti, mēs redzam, tos viens apšaudīja uz Guļaipilski, kas nozīmē, Krievijas armija patiešām ir pavirzījusies uz priekšu, un viņi jūtās pietiekoši drosmīgi, lai varētu tos vienas sistēmas pievilkt tuvāk frontes līnijai. Un šī ir tā pelēkā zona, par kuru tad Krievijas armija ziņo, ka viņiem izdevās šeit pavirzīties uz priekšu. Pakrovskas virziens šeit galvenās kaujas notiek pie Hrišine, kā arī pie Biļitski un Radinske. Tātad pie Hrišine, piedodiet, ejam tālāk, tad pie Radinske mēs redzam uzbrukums šeit, te Krievijas armija izlīdzina frontes līniju, un tad viņu mērķis, viņi nevar ieņemt šo ogļraktuves infrastruktūru, tad visdrīzāk viņi mēģinās to aplenkt. Grigorjevkā situācija ir ļoti sarežģīta. Krievijas armija ieņēma ziemeļus Grigorjevkas, un tad dienvidu un rietumu daļa ir pelēkajā zonā, un mums te ir ukraiņu video ar Krievijas armijas karavīriem šeit, kurie tad pārvietojas, un tad dabūna triecienu ar ukraiņu droniem. Konstantinovkā ir pamatā tikai apšaudes, tiek apšaudīts šis te daudzstāvu māju rajons, kas ir galvenais šķērslis Krieviem turpmākai virzībai uz priekšu. Slavjanskā ir sākusies maskēšanas tīklu uzvilkšana uz visām galvenajām apgādes ceļiem, kas nozīmē, Slavjanska reāli gatavojās aizsardzībai. Limana virziens, šeit mēs redzam kaujas pie Drobiševa, Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu un šeit ieņem daļu ceļa pie Limana. Ukraiņi attiecīgi atguva daļu no Sosnovkas. Tātad tās izmaiņas ir šeit, viena ir šeit pie Drobiševa, šo te daļu pozīcijas Krievijas armija izdevās ieņemt. Pie Sosnove mums ir, pie Sosnove nav man izmaiņa, tā situācija izskatās aptuveni šādi. Šo te teritoriju Ukrainas armija izdevās atgūt. Un tad ir izmaiņa šeit pie ceļa, kur tad Krievijas armija paplašina savu kontroli pār ceļu, kas tad ir apgāde, kas agrāk gāja pa šo ceļu uz Limanu. Tagad Ukrainas armija ir spiesta izmantot lauku ceļus. Un tad, kas mums vēl ir? Vēl mums ir Harkivas virziens šeit pēc Niskučne ieņemšanas. Tagad mēs redzam Visieļi apšaudi, kas nozīmē, ka visdrīzāk mēs redzēsim uzbrukumu šajā virzienā tuvākā laikā, kā tikai laika apstākļi to ļaus. Jā, tas šodienai man ir viss, tas pa lielam ir vairākos virzienos pauze un tiek gatavots uzbrukums no Krievijas puses, bet jāsaka tā, arī Ukraiņi iespējams, mēs redzam viņu aktivizāciju pie Zaporožie. Bet man ir tāda nojauta, ka vēl kaut kur, pagaidām nestāstīšu, kur mēs arī varētu sagaidīt arī Ukraiņu pretuzbrukumu. Jā, tas šodienai man ir viss par notikumiem brīvdienās. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!